Pagājušā pavasarī neatkarīgie riepu meistari no Atlas Motors mūsu bezceļu braucējs aplaimoja ar jaunām Grabber AT riepām. Bez šaubām, mēs no tāda piedāvājuma atteikties neesam spējīgi. Mēs reiz maucam virsū. Edvins Bauers, ja kāds nepazina, tautas dziesminieks un dublē no ceļu zintnieks. Nesakot tā. Kā saka, sākām izmēģināt. Īstenībā baigi iepatikās. Es atceros, toreiz mēs tā sēdējām abi divi uz to Mercedes haubi un dziesmojām par to, ka lietus lija, bet tas mēs pat nespēc mums nekādā, jo tās riepas mums vienkārši pārsteidza. Ko viņas tik tur nedarīja, pa kalniem kāp, pa ūdeņiem, akmeņiem. Vienā sakot, nevarēja nekur viņām piesieties. Vismaz tā es atceros. Braucot šodien uz šitento festivālu, kā teikt, uz Ziemassvētku festivālu, mēs te ņemam priekšā Vidzem līgatnes kaut kur te tūmā. Īstenībā galvenais man šodienas jautājums bija, vai jaunais AT ziemā ir tikpat labs kā vecais AT2. Jo par veco AT2 bija ļoti labas atsauksmes un tieši arī par ziemas braukšanu. Plus bija tāda cerība, ka tiešām arī jaunais AT nebūs nemaz sliktās par veco AT2. Ar AT2 pa ziemas braucis nebija, bet tas, kad AT ir lietojama ziemas apstākļos, tad tā tas ir. Man bišķi tā kā sabremzēja, ka tomēr viņam jau tā palūda, tomēr ir tā plakanā virsma, kas skarās pie zemes, ir diezgan daudz. Viņam ir gan arī ļoti interesants tas zīmējums un ļoti dziļš. Un tā gumija ir mīksta. Un it kā, viss jau no vienas puses tā kā vilk uz to, ka viss būs baigi labi. No vienas puses tā kā domāju, tomēr tas mašīna tak nav, tur pārsimt kilogramu, un ka slīdēs viņi tomēr. Ziniet ko, tagad klausiet vai neklausiet, to es atkal debes tikai pārbaudīt varat paši. Viņš tiešām stāv uz ceļa. Lai nebūtu tā, ka viņi ir kaut kas pavisam unikāls, ko neviens pasaulē nav redzējis, tad pateiksim to taisnību vienu pusi. Es šitās riepiņas uzvilku jūlijā, un faktiski īstenībā es viņas esmu lietojis reizes 3-4. 100 km diez vai viņi nobilda. Šīs riepas Edvīns uzvilka pavasarī, un te meistari, kā saka, visi viņi draugi, gan ar matiem, gan bez matiem, ir nodzinoši tās riepas, es teikšu viņai vien, ceturdaļu mūžu vai trešdaļu mūžu ir noritinājuši nost, ja. Tā kā es redzu, ka visādās bīstamos līkumos un negatīvos un visādās citās vietās Edvīns, saproties, vēl neiet ripā, ja, es tur no muguras laidu vispār kā kungs. Jā, šīs riepas tiešām ir nograukušas jau kāds 30,000. Es negribētu tev piekrist, ka viņas jau ir, tā teikt, nodzītas. Ja? Viņas nodzītas salīdzinot ar manām. Viņam ir mazliet kantiņas, vairs nav tik asas. Tas bija arī mazliet bažas bija par to, ka riepas vairs nav jaunas. Jo, protams, jaunas riepas ar asākām kantītēm ziemas laikā labāk turēsies uz ceļa un jebkur turēsies labāk. Ir atkal viens likums apstiprinājies. Gads riepām vēl nav, gumija faktiski tā kā jauna. Tur vēl neko, gumijas sastāvs pēc mīkstuma. Tur nav ko piesieties nevienu momentu. Kas ir ritīgāk braucis, pie tam, kā saprot, pamatā ir atkal offroads brauks, ja? Tā gumija pat īstenībā pēc tiem šausmīgiem 1000 vēl labi izskatās, ja? Es varu būt tikai lepns. Man viņu vispār, kā šodien mēs nospēlējam, kā no veikala. Jā, no veikala, jā. Mans priekšstats par viņām ir tāds, ka, protams, tā nav ziemas riepa. Uz ledus mēs nevaram gribēt, lai viņa stāvētu tā kā iemieta, ja? Bet kamēr ir normāls sniegs, normāls ceļš, normāls, daudz maz normāls segums, ziemas segums, ja? Viņi tiešām turās labi. Ko interesanti sanāt. Es pat aizmirsos. Šī tiešām nav ziemas riepa, viņa tikai M+S. Un es jau viņu sāku pilnīgā nopietnībā salīdzināt ar ziemanēm. Tādā gadījumā tad šī kļūda ir pa labu tajā riepai, jā. Kas medniekam, kas mežaniekam ir svarīgs, ja? Lai vienkārši apstāstam mežā, tad šitiem te arī braucam, ja? Cauri kociņiem, lēnām, lingu. Ja viņš to var izdarīt, ja viņš rāpās pāri veciem lūžušiem kokiem un arī bedrēm tiek cauri. Pats redzēju, mēs arī šodien iebraucām Dubļos. Mūsu Latvijas ziema mūs iepriecināja arī Dubļiem zem sniega. Nekādas īpašās aizķeršanās nebija. Un tā viss tā kalnos kāpšana notiek bez milzīgas buksēšanas. Man liekas, tu pat uzrāvi augšā tajā slēpošanas kalnā, ja?
Bet tu tur malu pieķēri klāt, ja? Nu, ir vietas, kur ir jābuksē, lai protektors tīrās un lai tas process notiek, jā, veiksmīgi. Nu jau būs tūlīt gads pagājis, kā tās riepiņas. Šis jaunais Grabers ir parādījies, un Atlas riepu neatkarīgie speciālisti jau ir sagādājuši. Nu, ziniet, ko man pārsteidz, ka viņi teica no Honda CR-V un no Subaru Forester līdz pat 22 colām. Tad no 15 colām līdz 22 colām. Nu, te nu katrs, kuram, kā saka, ir kaut cik pieklājīgs mašīnas, ar kur nu kaut kur var sākt braukt iekšā, līdz pat tādiem, kuriem ir tik liels prieks, ka negribas braukt ārā, visiem šitiem tās te riepas ir pietiekoši un dabonams. Tas, ko es gribētu pateikt, kad vajag, jā, varbūt pareizi ir, kā tu saki, nevajag vienas dienas laikā to lēmumu pieņemt, vajag nobriest. Un tādā brīdī, kad šīs riepas būs pavasara pievedums, tiešām nekavēties un doties pie neatkarīgiem riepu speciālistiem. Ne, jo ātrāk viņiem pateiks, jo viņi ātrāk viņus pasūtīs un atverīs. Jā, un nopirkt savu vēlamo izmēru, kamēr viņš ir, jo, diemžēl realitāte tāda, kad šodien viņš ir, pēc 2 mēnešiem viņš var vairs nebūt. Jā, man atkal patīkās tas, ka es laikam pagaidām, ņemot vērā tas krīzes sekas, kuras vēl nav pārgājuši, laikam jau diez vai tagad naglu riepus meklēšu. Man liekas, ka šitām var baigi labi iztikt gan vasarā, gan ziemā. Īstenībā, jā, tas, ko es sākumā jau pieskāros, kad ir jautājums diezgan bieži no cilvēkiem. Negribu 2 komplektus, gribu dienas riepas, kuras darētu. Jā, tad jāsaka tā, ka šobrīd laikam šis tomēr vēl aizvien ir labākais universālais riepu piedāvājums, riepu protektors General Grabber AT, ar kuru var braukt gan vasarā, gan, kā mēs šodien pārliecinājāmies, arī ziemā itin veiksmīgi. Principā es nejūtos kaut kādā diskomfortā šodien. Jā, es tiks gribēju teikt, es jūtos komfortabli. Jā, tieši tā, jā. Bija ļoti ok brauciens bija. Man patika. Es ceru, ka esam vismaz ieinteresējuši jums par šiem te, ja var teikt, par gadu vecu modeli. Laikam jau vēl saka, ka tas ir moderns un jauns, par jauno Grabber AT. Un, kā saka, ja ir iespēja izmēģināt vai pat lietot, es domāju, šodien lietojiet.